Čau, es esmu Milzons Ceļš, un šis būs tāds lielāks, vai tu pamanīji video. Un šoreiz tieši ar to es arī sākšu. Vai tu pamanīji, ka man jau kādus 4 mēnešus ir trusis? Ja tu nepamanīji, tu jau tagad vari iespiest laiku. Jūs droši vien jautāsiet, kā tad es to varēju pamanīt? Bet, ja tu esi vērīgs skatītājs, tad tu to varēji pamanīt. Ļaujiet, es jums to parādīšu. Man bija video, varbūt atcerieties, kurš uztaisīja 18,000 kendāmas trikus. Tajā video es vienā brīdī skaidru un gaišu pateicu, ka man ir trusis. Sen atpakaļ, kad man parādījās trusis, es randomā komentārā ierakstīju vārdu trusis. Man bija arī video, kuras izlasīja Bībeli, un tur jau pavisam viegli bija pamanīt, jo visu laiku fonā man bija būris, un vienu brīdi es pat aizgāju pie būra. Bet jūs laikam to video nestījāties. Un pēdējā video aprakstā bija skaidri un gaiši rakstīts, man ir trusis. Ja tu izlasīji aprakstu, tev vajadzēja pamanīt. Tā ka diezgan liela iespēja jums to bija pamanīt, bet jautājums, vai kāds no jums to pamanīja? Un ja jūs joprojām neticat, ka viņš tiešām bija pie mums 4 mēnešus, tad nostieties šo video. Es katru dienu viņu, varbūt ne katru dienu, bet es ļoti bieži viņu nofotografēju. Visu 4 mēnešu laikā. Un lūk, šis ir mūsu pirmais mājdzīvnieks. Lūk, konfīti. Nedaudz satraukusies. Viss labi, nesatraucies. Viņa iekot! Tas ir tikai toaletes papīrs. Ar viņu viss ir kārtībā. Viņa, lūk, tur sēž. Tikai viena lieta man tam trusim nepatīk. Tas, ka tas trusis ir gudrs. Jā, it kā kas tur var nepatīk, ka gudrs, vai ne? Bet stulbi truši esot foršāk, viņi ir tādi mierīgi, neaktīvi un tādi, bet šis ir citādāks. Es jums parādīšu. Skatieties, viņi ir nograuzusi visu būra maliņu. Redziet, šeit bija jābūt tādai maliņai uz augšu, bet viss šeit ir nograuzts. Truši ir grauzēji, tāpēc diezgan loģiski, vai ne? Bet paklausieties šito. Tātad neliels stāstu laiks, jeb kā stilīgi story time. Mēs ar sievu uz 2 dienām bijām aizbraukuši prom, un mēs izdomājām, ka trusi atstāsim, jo viņu mierīgi... Redziet? Tās skaņa no truša. Mēs bijām aizbraukuši 2 dienām prom, un viņu var atstāt vienu pašu, ja viņai ir pietiekami daudz salmi un ūdens. Tā, ka mēs tā arī izdarījām, ielējām daudz ūdeni, iebērām daudz salmus un aizbraucām. Tātad mēs atbraucām pēc 2 dienām atpakaļ, un viņa bija izbēgusi no būra. Jo speciāli veidot trušu būru viņa bija tikus ārā. Viņa visu laiku domāja, ka tā maliņa traucē viņai izbēgt. Tā plasmas maliņa, ko viņa nograuza, īstenībā tā neko nedarīja, bet viņa nograuza. Tad viņa ar zobiem riktīgi cīnās ar to režģi, kamēr viņu izceļ ārā. Viņa nevar tā no vienas puses atvērt. Ko viņa dara? Viņa izcēla vienā pusē ar zobiem. Tā kā viņa ieķerās ar zobiem, izrauj vaļā un atver vienā sānā. Aiziet uz otru sānu un ar zobiem atver otrā sānā. Tad viņi pastumjot to režģīti var tikt ārā un izbēgt. Un tā viņa izdarīja. Viena pati. Un atpakaļ gan viņa netika. Jā, un tādā veidā viņa tika ārā. Un tad mēs atbraucām, mēs skatāmies būrs tukšu, mēs skatāmies skraida pa istabu trusītes. Un netiek apakaļ savā mājiņā, jo režģis ir aizkrists ciet un netiek vairs iekšā. Tad mēs, protams, atvērām un viņa ļoti ilgi dzēra, jo mēs jau nezinām, kad viņa tieši bija izbēgusi. Bet mums jāliek tagad ir tāds knaģis vēl pa virsu, lai viņa neizbēg no speciāli radīta trušiem būra. Tā, ka žēl, ka viņa ir tik gudra, jo ar viņu ir daudz grūtāk. Bet tā ikdienā viņa visu laiku dzīvojās šeit pa istabu. Varbūt esat dzirdējuši kādreiz, ka viņa noskrien savām kājiņām. Vienīgi tad, kad vajag nokārtoties, tad viņa iet apakaļ uz būru, bet tad viņa iznāk ārā un atkal šeit skraida. Vienīgi, ja mēs dodamies prom, mēs neatstājam viņu vienu pašu, jo kas zina, kas ar viņu var notikt, tāpēc mēs viņu ieliekam būrītī. Un uzliekam stingro knaģi, lai viņa neizbēg. Sākumā ar viņu bija ļoti grūti, jo viņa bija ļoti dusmīga un koda un skrāpēja, bet nu jau ir kļuvusi daudz mīļāka. Un jā, tā ir viņa. Viņas vārds ir konfidencialitāte. Tāds vārds ir tāpēc, lai tikai mēs viņu varētu pasaukt, jo neticu, ka kāds vēl var tik ātri izteikt konfidencialitāte. Konfidencialitāte. Bet konkursa rezultāti. Tie, kas redzēja, pagājušajā nedēļā bija video 20K special, tur beigās bija konkurss, kur var vinēt visas vienādas kārtas.
Šoreiz nevis randomā izvēlējos komentārus, bet es izvēlējos 3, kuri visvairāk mani uzrunāja. Visi bija ļoti forši, bija grūti izvēlēties tieši 3, bet šajā konkursā ir tikai 3 uzvarētāji. Tad jau skatieties, kurš uzvarēja. Pirmais uzvarētājs ir Var Arena TV, jo vienkārši tas bija visgarākais komentārs, tāpēc izdomāju arī, ka viņš uzvarēs. Otrais uzvarētājs ir Anete Uč, jo tas bija tāds visjaukākais komentārs, ja tā varētu pateikt. Un viņa arī teica, ka nekad nav uzvarējis konkursā, tā ka tagad tu esi uzvarējis konkursā. Un trešais uzvarētājs ir Fame Game TV, jo es vienkārši negribēju, lai vienmēr uzvar garie komentāri. Šis bija īss, bet viņš bija centies būt asprātīgs, tā ka apsveicu, tu esi trešais uzvarētājs. Apsveicu šos 3 uzvarētājus. Man ļoti liels prieks, ka daudz piedalījās un ļoti daudz uzrakstīja, rīktīgi labos komentārus. Es nevarēju visiem uzdāvināt kārtas, jo baigi dārgi būtu pasūtīšana jāmaksā, bet man prieks, ka vismaz 3 dabūšu šīs kārtas. Un jūs 3, kuri uzvarējāt, lūdzu sazinieties ar mani. Vienkārši tāpēc, ka es nevaru uzrakstīt jums YouTube'ā vai kaut kur citur, jo man nav jūsu e-pasti un viss tas. Tā ka lūdzu sazinieties ar mani Facebookā vai turpat YouTube'ā, jebkur, vai Instagramā. Tas ir viss šodienas video, paldies, ka noskatījies un tiekamies jau nākamnedēļ. Tev šis video ir beidzies, bet man vēl tagad ir jāmontē. Bet paldies, ka noskatījies. Iespied laiku, ja tev patika, šoreiz nebūs vai tu pamanīji, jo tas viss video bija vai tu pamanīji. Labi, tiekamies citreiz. Čau!